Labdien visapkārt! Tikko kā jūs dzirdējāt armēņu rīta dziesmu un tradicionālo Ziemassvētku dziesmu. Tās ir īpašas dziesmas īpašā laikā, jo adventas laiks un Ziemassvētki tie ir vieni no gada skaistākajiem un īpašākajiem svētkiem. Tas ir gan laiks, kad mēs steidzam iepriecināt cits citu ar dāvanām, tādējādi gūstot dāvināšanas prieku, gan arī laiks, kad mēs mēdzam uz brīdi apstāties. Un tad, kad mēs apstājamies, tad mēs varam ieraudzīt to īpašo enerģiju, kas virmo gaisā un kura piemīt tikai un vienīgi šim Ziemassvētku laikam, kā tāda dievišķa zīme, kā tāda mīlestības zīme. Lai šodien caur mūzikas skaņām un dziesmas spēku mūsu visu sirdis atveras īpašajam mīlestības priekam un svētku priekam. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības satura centrs jau tradicionāli adventas laikā rīko šādu labdarības koncertu kā dāvanu Rīgas viesiem un Rīgas iedzīvotājiem. Tāpēc šajā brīdī es dodu vārdu valsts izglītības satura centra vadītāju vietniecei Agrai Bērziņai. Ziemassvētku laiks, klusuma gaidīšanas, mīlestības laiks, dāvinājumu laiks, pārdomu laiks. Mums katram viņš ir savādāks, bet kopumā visiem vienojošs. Daudz pārdomu, daudz domu, un šajā 2013. gadā mums droši vien katram ir daudz jādomā par vērtībām, par cilvēkiem, par līdzcilvēkiem visapkārt, par to, kādi mēs paši esam. Kā mēs mīlam sevi, kā mēs mīlam mūsu tautu, mūsu cilvēkus un cilvēkus ar lielo burtu, lielāko vērtību. Pagājušā mēneša traģiskie notikumi droši vien ilgi mums sāpēs, un domāsim, kā mēs viņus varam mazināt, tās sāpes, kas ir izdzīvotas Latvijā, kas ir izdzīvotas līdz ar latviešu tautu visur pasaulē. Un es gribu novēlēt, lai tās smaguma, sāpes, tās domas paliek pagātnē, lai vairāk ir šī prieka, gaišuma, mīlestības, siltuma, un gribu novēlēt jums cik vienam, tiem, kas esat zālē, baznīcā kopā ar mums, šajā koncertā, kur muzicēs Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas jaunieši un Rīgas 6. vidusskolas lielais kolektīvs, lai dod to prieka sajūtu, lai mudina Ziemassvētku gaidām un sajūtām, un lai ar vien vairāk mums ir gaišuma un prieka. Priecīgus jums visiem svētkus, mīļumu, labestību, sirsnību ikvienā kolektīvā, mīļumu, labestību, sirsnību ikvienā ģimenē un ikvienā mājā. Es gribu pateikt lielu paldies mūsu šīs dienas koncerta atbalstītājiem, Rīgas Svētā Pētera baznīcas pārvaldei un direktoras vietniecei Amritai Zariņas kundzei par atbalstu, ka mēs varam būt šeit, Rīgas piensēmniekam, kuri parūpējās, lai šīs dienas koncerta dalībniekiem būtu neliels svētku sveiciens. Es gribu pateikt lielu paldies visiem valsts izglītības satura centra kolēģiem par atbalstu, sapratni un kopā būšanu. Lai jums visiem šodien jauks koncerts, skaisti mirkļi, un mēs esam lepni ar Latvijas skolotājiem, skolēniem par viņu veikumu. Tie esam mēs, un jūs skolotāji un skolēni esat stipri, un ar jums mēs lepojamies. Gaišus un priecīgus svētkus!